Radio Alise Plus programmu turpina Ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Rietumvalstis asi nosoda Krievijas raķešu triecienus Ukrainai. Vakar tajos nogalināti vismaz 36 cilvēki un nodarīti postījumi Kijivas bērnu slimnīcai un citiem objektiem. Desmitiem brīvprātīgo slimnīcas darbinieku un glābēju pārmeklēja bērnu slimnīcas gruvešus, meklējot izdzīvojušos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija raidījusi desmitiem raķešu uz Kijivu un pilsētām valsts dienvidos un austrumos. Zelenskis aicināja sarīkot ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi saistībā ar šo Krievijas uzbrukumu, kā arī mudināja Ukrainas sabiedrotos dot stiprāku atbildi uz šo uzbrukumu. Kijeva arī paziņoja, ka bērnu slimnīcai trāpījusi Krievijas spārnotā raķete, kuras sastāvdaļas ražotas NATO dalībvalstīs. Amerikas Savienotās valstis piešķirs Polijai $2 miljardu aizdevumu iznīcinātāju F-35 pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot un tanku Abrams iegādēji. Kā pavēstīja ASV valsts departamenta preses dienesta vadītājs Matthew Millers, tiešie aizdevumi, saskaņā ar ārvalstu militārā finansējuma programmu, ir drošības sadarbības instruments, kas paredzēts dažiem no svarīgākajiem drošības partneriem. Aizdevuma līdzekļi atbalstīs Polijas turpmāku militāro modernizāciju plašā spektrā, sniedzot būtisku ieguldījumu NATO austrumu flanga aizsardzības un atturēšanas stiprināšanā, norādīja Millers. Ķīna asi kritizēja NATO pēc ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga izteikumiem, ka Pekina atbalstot Krieviju karā Ukrainā. Ķīna nodēvēja tos par NATO apmelojumiem un uzbrukumiem. Vašingtonā šodien sākas NATO samits, kurā līdzās 32 NATO dalību valstīm to līderiem piedalās arī Austrālijas, Japānas, Jaunzēlandes un Dienvidkorejas vadītāji. Daugavpils reģionālā slimnīca finanšu situācijas uzlabošanai vērsusies pēc palīdzības veselības ministrijā. Par to šodien preses konferencē stāstīja slimnīcas kapitāla daļu turētāja pārstāve Daugavpils pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste. Viņa informēja, ka finansiālajās grūtībās nonākušajā slimnīcā līdz ar valdes maiņu sākts aktīvs darbs pie izdevumu pārskatīšanas un šogad tie ir samazināti. Tāpat apstiprināta padome jaunā sastāvā, kas piedalās jautājumu risināšanā. Kopumā situācija esot vērtējama kā stabila. Lai uzlabotu situāciju, slimnīca arī gatavojas piesaistīt līdzekļus no kredītiestādēm parādu dzēšanai. Tāpat panāktas vienošanās ar piegādātājiem par parādu apmaksas termiņiem, slimnīca paralēli īsteno iekšējo auditu. Pagājušajā gadā publiski izskanot informācijai par Daugavpils slimnīcas finansiālajām grūtībām, Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš izteica viedokli, ka valstī būtu jāpiedalās lielajās slimnīcās kā īpašniecei. Savukārt Augšdaugavas pašvaldības izpilddirektors, slimnīcas kapitāla daļu turētājs Pēteris Dzalbe izteicās, ka valstī esot jāuzņemas pilna atbildība par veselības aprūpes jomu. Veselības ministrija apsver iespēju valstī pārņemt reģionālās slimnīcas, lai uzlabotu slimnīcu sadarbību gan valsts, gan reģionālajā līmenī. Tā vismaz teikts ministrijas saskaņošanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā par veselības aprūpes, stacionāro pakalpojumu pārvaldības, attīstību un pilnveidi. Sēlijas un Augšdaugavas novada kultūras nozares darbinieki tiek aicināti piedalīties tērpu konkursā Dzīvā sēne. Medumu pagasta svētkos 18. augustā notiks tērpu demonstrējumi un skatītāju balsošana. Pirmās 3 vietas saņems balvas. Projekts Sēņu dzīves noslēpums tiek īstenots ar Sēlijas kultūras programmas finansiālu atbalstu. Pieteikšanās līdz 29. jūlijam pa e-pastu tautas.nams@medumi.lv. Daugavpils cietoksnī sestdien 13. jūlijā būs iespēja apskatīt cietokšņa garnizona un Francijas lielās armijas nometnes un iejusties 19. gadsimta sākuma atmosfērā. Starptautiskajam vēsturiskās rekonstrukcijas festivālam Dinaburga 1812 ir reģistrējušies vairāk nekā 200 dalībnieku. Tie ir rekonstrukcijas klubu pārstāvji no 5 Eiropas valstīm – Latvijas, Čehijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Festivāls Dinaburga 1812 ir veltīts 19. gadsimta pirmās puses notikumiem, kad 1812. gada jūlijā brašais Dinaburgas cietokšņa garnizons atvairīja Napoleona armijas uzbrukumu. Pasākuma laikā rekonstrukcijas klubi demonstrēs savu militāro stāju, vēsturisko tērpu un ieroču mulāžas, Nikolaja vārtu atvēršanas ceremonijā, svinīgā parādē un cietokšņa aizstāvēšanas kaujas rekonstrukcijā. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild CIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio